Mana sieva, viņa nāca pie Kristus. Un es sāku skatīties uz viņu, viņa man piesaistīja, fiziski patika. Un es skatījos. Bet tu biji jau to draudzē jau? Nē, es biju neticīgs cilvēks. Bet nāc uz draudzi? Nu, vai tu vispār tad nogriezi draudzi? Nē, es šad tad parādījos. Un tur bija tāda situācija, tur atbrauca viesi no Amerikas, un mēs viņu pašā mājā dzīvojam, viņi dzīvoja mūsu mājā, tad grupa bija, un Baiba bija atbraukusi, tulkoja viņus, un tad viņi brauca pa Latviju apkārt, tur evaņģelizēja, un viņi bija jauni kristieti, viņi atbrauca mājās, un skatījos uz viņu, kaut kāda simpātija radās manī, kāda simpātija radās viņā. Tas bija tāds jūlijs. Tā nekas īsti nebija, bet es saprotu, ka es viņai patīku un ka tur kaut kas varētu būt. Bet par cik tur jau bija attiecības, ja? Kā tas, diemžēl, pasaulē ir. Tas viss kopā kaut kā man un interesanti, kad man bija tā, kad es domāju, kad nevajag neko darīt, jo tā jaunā kristīte ieraudzīs, ka tas patiesībā bīskapa dēls ir pēdējais pagāns. Un man bezdievīgam tomēr bija šī doma, viņa pilnīgi sasatīsies un aizies no Dieva, un man negribējās, lai tā būtu. Un tad bija tāda situācija, ka 91. gadā bija Eiropas Pasaules draugu konference Zviedrijā. Un Eiropas kristieši apmaksāja šeit no bijušās savienības, vairāk 100 bija kalpotāji, kuriem viņi apmaksāja šo ceļu, braukt uz Zviedriju un piedalīties šajā konferencē. No Latvijas arī bija vairāk šie cilvēki, kuriem apmaksāja, un manam tēvam arī kā bīskapam bija teikt, cik tad ir tie cilvēki, kuriem no viņa apvienības var braukt uz šo konferenci. Un mana mamma lūdzās tēvu, paņem modru, un es tēvs teicu, nē, tur kristieši apmaksā kristiešiem, tiem mācītājiem, lai viņi aizbrauktu, būtu, modrs nav kalpotājs, viņš pat nav kristietis, ja? Un tā tas palikās, bet tad tur bija tā situācija tāda, kad vajadzēja viņiem šoferi, un viens vīrs no Latvijas brauca uz Maskavu pēc autobusa, ar to autobusu uz Tallinu, tāds viss liels. Un mani arī tādā kārtā, tā rezervu šoferi, vai kā vienkārši paņēma līdzi uz to Maskavu, un tad mēs abi ar autobusu braucām uz Tallinu, un tad no Tallinas kuģi uz, tā tas ceļš viss bija, kā es nokļuvu šajā konferencē. Un šajā konferencē, kamēr citi sēdēja dievkalpojumos, es vairāk staigāju apkārt. Es vairāk staigāju apkārt un skatījos. Pirmā reize ārzemēs, 91. gads, Zviedrija, liekas tā kā debesis gandrīz, jā. Tagad aizbrauc uz Zviedriju, liekas, Zviedrija, jā. Nekas diši nav tur, jā. Bet tad likās tā kā, pēc visa, jā, kad šeit nekad nebija, un tā, ja veikalos, un tur viss, jā, un 91. gadā Latvijā veikali bija tukši plaukt un pārdevējs vienīgais, kas tur bija, jā. Un viss tas kopā es staigāju un skatījos, bet visā tajā bija man ir domas. Tur turieni braucot, biļeti bija uz klāja, ja, toreiz varēja nopirkt Tallinnā, kā tagad nepārprot biļeti uz klāja, bet varēja nakti pavadīt uz klāja, ja. Kaut kur tu piemeties uz kādu soliņu paguli, bet es arī domāju tajā. Un es jau pa ceļam uz turieni biju izdomājis, ka nē, es neturpināšu tās attiecības, kas man bija. Es neko tālāk neuzsākšu ar Baibu. Es vienkārši pa pilnu programmu dzīvošu savu dzīvi. Tas bija tāda mana doma, ko es biju izdomājis. Es atceros, sēdēju tur uz kuģa. Es klāju naktī un domāju, ja. Un paldies Dievam, ka Dievs domāja pilnīgi savādāk. Bet, kad es atbraucu tur, es teicu, dievkalpojumos es maz biju. Un arī bija, tur vajadzējis angliski un zviedriski, nesapratu neko, jā. Tā bija valodas, kas tika lietot šajā konferencē. Un tu uz austiņām tulkojas krievu valodu, to es saprotu, jā, bet es kā nelietoju tās austiņas un mazliet kaut ko paklausījos. Tad es atnācu uz pēdējo dievkalpojumu. Un Reknāts Bonks sludināja. Un tieši beigas, es mazliet viņa beigas dzirdēju, un es dzirdēju koris pēc tam. Kā vajadzēja dievkalpojumiem beigties, tad bija jauniešu koris, liels, un viņi dziedāja un slavēja Dievu. Un varbūt tu zini, kā kādreiz kristieši, ka viņi aizraujās, jā. Viņiem laiks beigt, viņi aizraujās. Nezinu, kāpēc viņi ir priecīgi, jā, nezinu, kāpēc viņi ir laimīgi, priecīgi, un tad tur sēdi. Bet es ļoti labi saprotu dažus cilvēkus draudzē, kad es ieraugu, jā. Es ieraugu, domāju, skaidrs, tev tur sieva atstiepa, vai mamma atstiepa, jā, vai vīrs, vienalga, jā. Tu tur sēdi, ja tu gaidi jau to brīdi, kad beigsies. Es sēdēju, es gaidīju brīdi, kad beigsies. Un es pie sevis biju nolēmis jau visu, jā. Un kaut kā tā nedēļas laikā, tas tā kā nostiprinājās manī šī doma, jā. Un tad visā tajā procesā pēkšņi Dievs uzrunāja man.
Un tas, ko viņš man teica, nebija kaut kas, zini, tev nekas neizdosies, tu taisi nodomājies, tev nekas nesanāks. Saulam bija variants, ja grūti tev nāksies pēc Zenulas pārdīt, ja? Jā. Manā gadījumā bija Dievs teica, modrs mīl tevi. Un varbūt viņš man pārsteidz, es nezinu, ar to, ko viņš teica. Tas bija pa brīdis, lūkšanas brīdī vai tas pielūgsmes brīdis, kad bija jauniešu kurs, priekšā viņi slavēja Dievu, es vienkārši sēdēju, ja? Un es nesapratu angliski, lai tagad saprotu angliski, tad es nesapratu viņa angliski, dziedāju slavēju Dievu. Un Dievs runāja manā sirdī, modrs mīl tevi. Un, kad Dievs runā, tu skaidri zini, ka Dievs runā, ja? Un visam skaidri, modrs mīl tevi. Un viss. Un tad brīdī es vienkārši salūzu. Es salūzu, smējos, nebija nomodā, ja? Es salūzu, paldies Dievam, es salūzu, es sāku raudāt, un es teicu, Dievs, ja tu vari piedod man. Es vienmēr saku, viņš varēja, viņš joprojām var, jā. Viņš piedeva, un es braucu mājās ar pilnīgi citām domām, tur bija tāda liela izstāžu zāle arī, kur dažādi kristīgi uzņēmumi, kas kristīgu simboliku, par kādām lietām ražo vai tur vēl kaut kas. Es atceros nopirkt tādu sirsniņu, kur rakstīts Jēzus, pēdējā nauda, kas bija palikusies, kā dāvana baibai jau es saprotu, ka šis attiecības var turpināt, jo es tagad esmu devis sirdi Jēzum, un tas ies savādāk, tas būs tīrs un tas būs savādāk, jo es zināju, ka tas, kur es esmu, tas nav pareizi, pilnīgi nekādā veidā. Un tad es atbraucu mājās, un es atceros, ka pirmā dievkalpojumā tad arī jautāja tiem cilvēkiem, kas bija bijuši arī šajā Zviedrijā, kāds ir viņas spilgtākie iespējas. Tad tas viens no vīriem, kas bija bijis tur, viņš teica, viņas spilgtākais iespējas no šīs konferences bija tas, ka modrs raudāja. jo viņi zināja mūs, viņi zināja un redzēja mūsu vecāku lūkšanu un cīņu, un viņi redzēja, kāda mēs nācām un gājām, un ka nevis palika labāk, bet sliktāk. Un tas, ka Dievs pieskārās un izmainīja mūsu sirdis, tā bija liecība. Jā, tā joprojām ir liecība. Dievs ir dzīvs. Oktobrī mēs apprecējāmies. Baiba arī tāda jauna. Viņa jūlijā bija nākusi, es augustā, kā viņa mēnesi ātrāk nekā es. Bet tas likās pareizi. Bija pilnīgi iekšējā pārliecība, tas ir Dievs. Tas ir no Dieva, baiba no Dieva. Jā. Bet bija tā, ka tā sajūta varbūt vairāk bija tāda, kad es teicu, ka Dievs mums tādus elektrības stabus reizēm, viņus saliek divus kopā, lai viņi stāv, kādā vietā, kur grūtāk. Un priekš manis tas tā bija. Un arī priekš baibas, jo viņi arī nāca no pasaules, un viņi iznāca ārā, un mēs abi divi kopā sākām šo kristiešu dzīvi dzīvot. Un pēc tam, pēc kāda laika, Dievs palīdzēja, Dievs tev biznesu, bet es aizgāju nepareizā virzienā atkal. Jo mana dabiskā tieksme uz piedzīvojumiem. Tieši tā. Bet tad bija baiba tā, kas lūdza un kas teica, kad nav pareizi. Un tad es teicu, nē, viss kārtībā. Teica, tas ir, tu jūti, vai tagad tu saproti, ka Dievs ar viņu runā? Jā, protams. Un kā palīdzēja viņa palikt tev par kalpotāju, jo kāds teica tā, ka aiz katra svētīga Dieva vīra ir sieva svētīga. Es teikšu, dažādi palīdzēja. Dažādi. Mēs esam ļoti atšķirīgi ar baibu. Mums abiem patīk, man teikt, piedzīvojums. Un pašā laikā viņi ir ļoti kārtīgs cilvēks. Tad, kad es sakārtoju galdu, viņi var pavadīt vēl pusdienu, viņu pārkārtojot, sakārtojot. Īstenībā, kā jābūt. Kā jābūt, es varu funkcionēt arī nekārtībā. Ne tas, ka man patīk izmētātas lietas, nē, bet pašā laikā, ir dažādi, mēs esam dažādi. Viņi ir vairāk cilvēks, kas mākslinieks. Es varētu teikt, esmu liels mākslinieks. Savā nozīmē. Bet tā atšķirība, kas ir, reizēm mēs domājam, ka mūs par kalpotājiem padara tikai tas, ja mums ir sievas, kas stāv mājās un lūdz un visam, ko mēs laikam, viņi saka jā, un mums ir viss ideāli. Nevienmēr tas ir ideāli. Baibas gadījumā, manā gadījumā, mēs kopā ejam cauri šo dzīvi. Baiba ir ļoti laba sieva, viņa mīl Dievu, tas ir pirmkārt, viņa mīl Dievu. Ja ir kaut kādas lietas un situācijas, es zinu, ja pat mums ir kaut kāds konflikts vai atšķirīgs viedoklis uz kādām lietām, es zinu, ka viņa mīl Dievu. Es zinu, ka viņa mīl Dievu. Un tas, ka viņa mīl Dievu, viņa meklē to, kas patīk Dievam.
Viņi meklē to, kas patīk Dievam. Un tas man palīdz nefokusēties uz to brīdi, kur viņi ir tagad, varbūt, ja? Bet lūkoties uz to, ko Dievs dara. Un tas viņai palīdz tieši tāpat attiecībā ar mani, jo ne viņi ir perfekti, ne es esmu perfekts. Dievs man ir palīdzējis ielūkoties cilvēkos un redzēt, ka viņi var būt atšķirīgi no manis. Tas nebūtu nav slikti. Viņi ir palīdzējis man būt pacietīgākam, mīlēt cilvēkus. Jo pēc dabas man vajag visu tūlīt tagad un uzreiz. Ja? Un es saprotu, ka ir ļoti daudz lietas dzīvē, kas tā nenotiek. Ja? Un tad tu kļūsi aizkaitināts. Mums visiem vajag, lai mūs slīpē. Un kā teica viens mans draugs, viņš teica, modri, jo ilgāk es dzīvoju, jo vairāk es domāju, ka Dievs radīja laulību, nevis lai cilvēks būtu laimīgs, bet lai kļūtu svēts. Kāds teica tā, ka laulība nav ne elle, ne paradīze, tā ir šķīstītava. Ja? Vienā manām lūkšanām, ko es lūdzu Dievam. Es lūdzu to Dievam. Es tiešām to daru. Es lūdzu Dievs, sarga man no lepnības. Dievs palīdzi man no kaut kādas uzpūtības, no kaut kādas iedomības, kas palīdz man. Ja? Palīdz man, jo tās ir cilvēciskas lietas, ko Bībelē saka mājo cilvēku sirdī. Ja? Un visiem mums ir šī bīstamība aiziet tajā virzienā. Visiem ir sāk domāt augstāk par sevi, nekā mēs esam. Un tās ir kaut kādas tādas mazas reizēm lietas, kas tā kā mazliet, tu skaties, tu jau esi augstāk par visiem, ja? Es atceros, uzreiz man nāk prātā viens gadījums Kristīgā rāģā, gadus atpakaļ. Es tur regulāri gāju toreiz vakar svētbrīžiem, kad raidījumu vēl kaut kas tur kaut kādā veidā. Es ieju iekšā un tad ir vakars svētbrīdis, ja es nemaldos, vai kāds cits raidījums neatceros, kā tur bija, bet tas ir 10 atpakaļ. Un tur diktori, jā. Un viņi man sāka skaidrot, kā to visu darīt. Kur ir mikrofons, kur ir tas. Un es jūtu, ka manī iekšā pagaidi, es te esmu jau nezinu, cik reiz vairāk nekā tu, un es jūtu, ka, kāpj, jā? Vai, beigās, tu nezini, nepazīstam. Jā. Es te jau gandrīz jau tā kā mēbelē, ja? Un pēc tam, ja, patiesībā tas pēc tam bija tūlīt, ja? Jo es viņai neko neteicu, bet man pašam, ja, jo es tad arī neko nepateicu, vienkārši tas bija iekšēji kaut kas, tā kā manī kāpēc. Noklausījos to visu, ko viņi saka, ja? Bet es pēc tam runāju, un tajā raidījuma laikā kaut kas manī Svētais Gars sāk runāt, ja? Un es teicu, Dievs piedod, un es lūdzu Dievs piedod, palīdzi man saglabāt šo tīro sirdi un vienkārši arī attieksmi pret cilvēkiem. Jo, Jēzus nāca, lai kalpotu, ne? Mēs neko neredzam, pat attiecībās pret farizejiem. Mēs neredzam, ka Jēzus paaugstinātos par viņiem. Jā, viņš ir ļoti tieši, ļoti konkrēts, ļoti atklāts, jā, varētu teikt pat skarbs. Tieši tā. Mēs neredzam, ka viņš ir ļauns. Tieši tā. Mēs neredzam, ka viņš būtu runāt tā kā no augstāk plaukta, viņš runā uz cilvēkiem. Jā, viņš runā par lietām, kas nav pareizas, jā, bet mēs nevaram nekādā veidā piesiet viņam kaut kādu cinismu vai ļaunumu. Vissaprātīgākais, ko cilvēks var izdarīt, uzticēt savu dzīvi Dievam. Un tad, kad uzticies viņam, jā, ir šis, kā tu pasaki, ir dzīves garša, jā, ir dzīves garša, tu neesi vienkārši māja, mašīna, ģimene, tādā, mierpilsoniskā nozīmē. Ģimene ir svarīga, ģimene ir, es ticu, ir Dievs, ja prioritātais Dievs, tad ir ģimene, jā, tad ir visas pārējās lietas pēc tam, bet tomēr tas viss dod tādu garšu un smaržu tai visai dzīvei, jā. Tas nenozīmē, ka vienmēr ir viegli tev pašam vai cilvēkiem ap tevi, jā. Vai kaut kādā veidā, un manā dzīvē ir bijušas situācijas, kad man likās, ka, tā kā viens pats stāvi. Viens pats liekas, jā, ir sieva, viņa ir ar tevi, viņa pašā laikā tu zini, ka viņa pārdzīvo vai kā tur būs. Liekas, ka pat tuvākie reizēm tā kā īsti viņi nesaprot, un tad cilvēki, no kuriem tu sagaidi, jā, tu atbalstu, ja viņi tā kā, jā, bet ja tu zini, ka Dievs, jā, ja tu zini, ka Dievs to ir teicis, Dievs to ir darījis,
kas var būt labāks par šo. Bet tādā situācijā, kā tāda izaicinājuma ir, tu ko visvairāk baidies? Ka, ja tas neizdosies, pazaudēt kaut kādu autoritāti, varbūt sieva vairs tev neticēs, draudze, vai tu pats pēc sevi, tu iekšēji sevi sāks kaut kā necienīt? Man šķiet, ka, ja mēs runājam par bailēm, tad tas, ko es baidos, ir nedzirdēt Dievu. Tas ir vairāk, ja? Tas, ko es baidos, kad es neesmu dzirdējis, un tad es rīkojos. Un tā ir bijis? Visiem tā ir bijis. Tā ir visiem bijis. Mēs esam cilvēki. Mēs varam savu vēlmi izdot par Dievu. Mēs varam. Un tas būtiskais jautājums, ko es lūdzu Dievu un ko es cenšos dzirdēt, pirms es rīkojos, pirms es daru. Un arī mans raksturs, mans dabiskais ir no sākuma darīt, pēc tam domāt. Ja? Un ar Dievu, Dievs, tas nerodās dziļās pārdomās, tas rodas attiecībās ar Dievu. Ja? Jo tad, kad tu kādu pazīsti, piemēram, laulībā, tu paskaties, un otrs var darīt to, ko viņš saprot, ko tu gribi no viņa. Ja? Un attiecībās ar Dievu ir kaut kas tāds, kad tu dzirdi, tu saproti, Dievs to grib. Pirmais gads, ja, kad mūsu dēls, viņš nokrita no 2. stāva naktī. Mēs bijām kādā mājā, kas nebija līdz galam pabeigta, gulējām jā, varētu teikt pašu vainu, bet mēs kā centāmies to visu sakārtot, tad tā nebūtu. Ja. Viņš nokrita no 2. stāva un sasita galvu, var tas tā maigi teikt. Ja. Bija galvaskausa lūzums, bija ātrā palīdzība, bija 7 dienas komā, bija pēc tam 40 vēl slimnīcā, bija puse paralizēta, bija mācīšanās atkal staigāt, bija rehabilitācijas process. Tas viss bija. Un, tas atkal ir tāds brīdis mūsu dzīvē, kad skatāmies apakaļ abi divi ar Baibu kopā uz šo brīdi, kad tu uzdod savu jautājumu, vai tas, kam tu tici, ir īsts. Vai tas ir patiesi? Vai patiešām tu tici? Un priekš manī šis jautājums bija pirmkārt mans attiecības ar Dievu. Un tas bija tāds pagrieziena punkts manā dzīvē, vairāk kalpošanā un tāds svarīgs. Un es teicu Dievam, Dievs, es vienalga tev kalpošu. Un es zinu, kas arī Sātanam teicis, ka vienalga, kas būs, kas notiks, es zinu, dzīves mans pestītājs, es zinu, es piederu viņam, un es zinu, tas man neapturēs. Jo lielāks ir tas, kas ir manī, ja? Un tik daudz cilvēki lūdz Dievu par viņu, un patiesībā tā bija arī viņam šī brīdis, kad viņš atdeva savu sirdi Jēzum, jau kad atvesļošanās process gāja visu tajā, ja? Un kad reiz, kad es lūkojos uz viņu, es redzu šo Dievu brīnumu, tas Dievu brīnums neapstājās ar tur, Dievs viņu pacēla, viņš 7. dienā nāca pie samaņas, ja? Atnāca atpakaļ, viena roka nekustējās, un viņš gulēja gultā, viņš ņēma to roku un cēla, un tas, ka sēģi blakām un skaties, ja. Un atceros, viens brīdis, es skatos, viņš griežās, un tā roka kustās. Es zvanu Baibai, viņi bija mājās, mēs kā mainījāmies jau tā, sākumā mēs abi sēdējām, pēc tam mēs mainījāmies pie viņa, un es saku, Baiba, viņam roka kustās. Ja, jo ārsts teica, mēs nezinām, tās ir smadzenes, viņas bija stipri bojātas, un mēs nezinām, kas un kā iespējams, ka nekad neatnāks apakaļ. Mēs nezinām, kādas būs sekas visam tam. Un es zvanu Baibai, viņa saka, es tikko kā lūdzu Dievu. Un es teicu, Dievs, tu esi dzīvības autors, un es lūdzu, lai tava dzīvība ienāk šajā rokā. Ja? Un tas bija burtiski. Viņa lūdza, un pēc mirkļa es zvanīju, ja? Un Dievs darīja to. Viņa pat viņam izņēma daļu kaulu ārā, kas bija sadragāts galvā, un bija paredzēta vēl viena operācija pēc gada. Un pateica datumu, kad, jo dabiski viņš neaizauga. Ja, dabiski ārsts teica, tas nenotiek, tas cārums ir pārāk liels, tur izņemts burtiski laukā tāds sadragātais kauls. Un viņam vajag likt plastiku virsū. Ja, tur zem ādas apakšā tā. Un visi draudz lūdzu, un es centos katru vakaru, kas bija mājās, pirms viņš gultā bija, pirms viņš aizmira, viņš gulēja, es atnācu vēlāk, uzliku savu roku un lūdzu Dievu.
Interesanti, ka visu tā gada garumā visu laiku tur bija. Es nejūtu, ka tas caurums augtu ciet. Es nejūtu. Es visu laiku jūtu šīs te smadzenes tur apakšā, kas pulsē. Ja? Un mēs braucām uz operāciju. Un tad, kad vajadzēja ņemt analīzes, tad viņš sāka raudāt, jo viņam tur bija daudz jau sadūris, ka viņš tur slimnīcā gulēja un tā. Un tā kā negribējās to visu. Un atnāca ārsts, kas mūs ārstēja. Viņš pataustīja to galvu. Viņš teica, pagaidiet. Izstāst, ka varbūt nevajadzēja, pagaidiet. Viņu aizveda uz datoru un veica visus tos pārbaudas. Viņš nāca ārā, viņš rādīja īkšķi. Tas, ko viņš pēc tam teica, jūsu Dievs ir darījis brīnumu. Es nezinu, kurā brīdī, ja, jo visu gadu tur nekas nebija. Tas tiešām bija tāds arī priekš mums. Nebija tā, ka mēs taustījām un tur paliek mazāks, cietāks vai vēl kaut kas. Viņam ir kauls, jā, viņam ir rēti galvā, jā. Rēti, bet zem šis rēts ir kauls, jā, un doktors to apstiprināja. Viņš teica, jūsu Dievs ir darījis brīnumu. Un es vēlos iedrošināt arī katru vienu, ja? Turpin lūgt. Un tas ir kaut kas, ko Dievs arī māca un rāda tajā visā. Ja? Es nedomāju, ka Dievs tagad paņem, nomet manu dēlu no otrā stāva un tagad, es tev kaut ko mācīšu. Ja? Nē, notiek šīs lietas un situācijas. Šī konkrētā gadījumā, tas, kā es drīzāk to redzu, kā sātana tādu uzbrukumu un cenšanos novirzīt mūs no kāda konkrēta kursa un lietas, ko mēs darām savā dzīvē, mums apšaubīt kādas lietas, ja, un pateikt, nekas neizdosies, tu neko nevari, ja, es iznīcināšu visu. Bija konkrēts bailes, kas bija, ka es iznīcināšu visu, ja, pasties, tu nevari pat savu bērnu nosargāt, ja, es iznīcināšu visu. Tas bija tas, ko Velns teica, ja, bet arī pašā laikā tu redzi Dieva roku, ja, tu redzi, ka Dievs ir ar tevi, ka viņš tevi vada, un viņš izmaina kaut ko tajā. Studija Solis, tas ir Dieva projekts, kuru viņš ir iesācis Latvijā, un mēs lūdzam katru no jums, lai jūs lūdzat par šo darbu un arī atbalstat mūs finansiāli, lai šis darbs viņš būtu arvien kvalitatīvāks un lai mēs varētu tālāk turpināt šo darbu priekš tā kunga slavas, lai cilvēki nāk no tumsas viņa brīnišķīgajā gaismā.